So, do you remember the song? Hello, hello, how are you? Hello, hello, how are you? Hello, hello, how are you? Pūcīšu grupiņai Rēzeknes pirmskolas izglītības iestādē Vinnijs Pūks ir paveicies, jo šoruden ik nedēļu pie viņiem ciemojās brīvprātīgā Tamāra no Itālijas, ar kuru kopā jautrā un nepiespiestā gaisotnē, rotaļājoties un dziedot, bērni apgūst angļu valodas vārdiņus, kā arī rod pirmo izpratni par globālo pasauli. I'm from Italy, and some days when I came in the room, they say to me, buongiorno. Buongiorno is labdì in Italian. So I think actually they got this impression of multicultural, and they got this impression of globality and multicultural definitely, because it's important, I think, to start from this early age to teach a new language and to show them that there is a world, there is other continent, other languages, and everything is to discover. Valodas nodarbības mums citreiz ir sarunās par to, ka ir arī citas valstis, un ko var apciemot, un kur dzīvo kādi radi bērniem. Daži jau ir bijuši kaut kur. Arī īpaši pēc vasaras perioda viņi atbrauc un stāsta par saviem piedzīvojumiem, kur viņi bija, ko darīja, ko redzēja. Mēs dzīvojam Latvijā, bet apkārt mums ir arī citas valstis, vai ne? Kādas citas valstis jūs zināt? Anglija, Krievija, Ņujorks, Ķīna. Kā jūs uzzināt par citām valstīm? Es skatos parasti kartē. Jā, kur vēl varbūt jums mājās runāja? Es televizorā. Es arī televizorā. Kā tev, kur tu uzzini par citām valstīm? Man mamma stāsta, viņa visās valstīs bija. Я смотрю карту, мама читает и говорит. Я тоже смотрю карту. И я. А я вообще там... Телевизор не смотрите передачи? Ну, тоже. Kopš pavasara Rēzeknes novada pašvaldība kā vienīgā Latvijā īsteno globālo skolu projektu, lai novada pedagogi būtu pietiekami prasmīgi un zinoši mācīt bērniem par globālo pasauli un starptautiska līmeņa problēmām, ar kurām mūsdienās saskaramies arvien biežāk. Jau bērnu dārzā tiek audzināti nākamie pilsoņi un cilvēki, kuriem vajadzēs pieņemt lēmumus arī attiecībā uz mums. Līdz ar to jau bērnu dārzā bērniem ir jāmāca domāt, analizēt un arī aktīvi līdzdarboties. Projektā bija paredzēts, ka iesaistīsies 20 skolas, taču mēs nebijām pat gaidījuši tik labu aktivitāti, 24 pieteicās. Pavisam kopā 11 pirmsskolas, 6 vidusskolas un 8 pamatskolas. Tiešām ir liels prieks, ka tik liels atbalsts. Globālo skolu projekts ir starptautisks. Tajā piedalās 17 partneri no 10 valstīm, tostarp Austrijas, Bulgārijas, Francijas, Spānijas un citām. Latvija darbojās vairāk tehniskā līmenī. Tas nozīmē skolotāju apmācības, dažādas aktivitātes skolās. Un šie materiāli, kas būs pa visām valstīm savākti par globālo izglītību tieši pirmsskolā un sākumsskolā, tiks tulkot arī latviešu valodā. Un tad mēs izdosim šos mācību materiālus. Globālo skolu projekts tiek īstenots DEAR, jeb latviskojot izglītības attīstības un izpratnes veicināšanas programmas ietvaros. Programmas mērķis ir Eiropas Savienības valstu jauniešos veidot izpratni par pasauli, kurā ir ne tikai miers un labklājība, bet arī par to pasauli, kur valda nevienlīdzība, karš un arī bats. Un mūsdienās mēs vairs nevaram teikt, ka tas, kas notiek pie viņiem, uz mums neattiecas. Uz mums attiecas gan Sīrijas problēmas, gan Irākas, Irānas problēmas. Mēs esam daļa no globālās pasaules.
Globālo skolu projekta finansējums ir nepilni 3 miljoni eiro, no kā 85% ir Eiropas Savienības līdzfinansējums. Projekts ilgs 3 gadus un paredzēts, ka šajā laikā projektā iesaistītās izglītības iestādes globālās mācīšanās metodes arvien plašāk integrēs skolu programmās.